ja varēja dzirdēt poliša rūts, ka viņi ieliek 3., 4. fēna ātrumā, dzirdam un jūtam vibrāciju. Es zinu, ka filtrs nav pie vainas, lai gan es to patās nomainīju, tā skaņa jau bija pirms kāda laika. Es jau filtru izņēmu ārā, lai paskatītos, kas notiek ar to pašu fēnu. Bet man liekas, ka man jānoņem ir bardačoks nost, lai redzētu vispār kaut ko. Tā. Varbūt šitais. Kas ne? Simt punktu vēl viens skrūva ir aiz šitā paneļa. Aha. Un te nekas interesants iekšā nav. Aha. Vēl skrūvs. Nu jau sāk kaut kas kustēties. Kā vienmēr indieši YouTube nāca palīgā, un es sapratu, kā izņemt ārā. Te tie metāla klipši. Es nezinu par to apakšējo, bet tas augšējais tāds mazāks sūdiņš ir arī šeit iekšā. Vienkārši būtībā sanāk, ir jāpavelk uz āru, un viss. Tas metāliņš izlido ārā, un tad iznāk viss bardačoks. Jāuzmanās, ka vadi piestiprināti. Kreisajā pusē bardačokam vēl ir šļauka ventilācijai. To var vienkārši noraut nost, es pieļauju. Jep. Tā cenšoties nenoraut nevienu vadu. Nekur gaismiņai var izraut kontaktu. Un tad līdz ar to var izņemt visu ārā. Iespējams, ka šeit tā vibrācija nāk, es īsti nezinu. Tā, vai šis mums kaut kā palīdz sakarā ar fēnu? Kā tas man palīdz? Ja vispār kaut kā. Aizņem šis deķis laukā. Tā, uz otro. Protams, nekas nerūc. Okay, nezinu. Aha. Es parādīšu. Šis ir fēns. Un te tālāk ir tāda kā lūka, ko var atvērt. Vismaz no vienas puses vai otras ar pirkstiem. Un ārā nāk baigi daudz putekļu. Kā atvērt, tā viss pilns ar putekļiem. Man liekas, viņi arī nevar atvērt, bet viņš izskatās atverams. Aha, re, ko pats fēns. Var redzēt tikai caur kameru. Ja atvērtu šo lūku, iespējams būtu daudz labāk piekļuvi. Bet kā? Es te kādu laiciņu čakarējos, slēdz iekšā ārā dažādos ātrumos. Tagad es domāju, vai ņemt ārā fēnu, ja mēģināt caur to nesaprotamo lūku tikt klāt un iztīrīt to fēnu. Jo, lai noņemtu pašu ventilātoru, protams, ir jānoņem viss šis ten, lai sarežģītu dzīvi
kas nav it kā šausmīgi traki, bet, es baigi negribu tagad ar to čakarēties. Bet jāsaprot, kā īsti tam tikt klāt. Jo kaut kā saistībā ar to lūku, vai kas tāda ir. Tad šeit sānā redzēt, ir tāda svira. Kur ir viens no tiem lūkas stiprinājumiem. Tur galā. Jā, tas ir tas lūkas stiprinājums. Uz tās asit kā ir tās plāksnes klāt, vai tā viena plāksne. Un tad iet stiprinājums, un tur ir zobrata mehānisms, kas regulē kaut kādu leņķi viņam. Tad es sāku domāt, bet es pārbaudīju, un es zinu, ka tas nav saistībā ne ar temperatūru, ne ar virzienu plūsmas gaisam, ne ar ātrumu. Protams, ātrums tiek regulēts atsevišķi caur mikroshēmu, un virziens ir kreisajā pusē. Apakšā ir tāds mehānisms, kas fiziski griežās ar to, kā tu griež šo slēdzi. Tā kā es nezinu, kāds tam sakars ir ar šo lietu. Kondicionēšana. Ir viena lieta, ko es gan nepārbaudīju. Labi, es pamēģināšu. Jā, ieslēdzot iekšējo gaisa apriti. Var redzēt, kā tie zobrati griežās. Lai paliktu tā lūka vaļā, es pieļauju, es varu vienkārši izslēgt mašīnu. Jā. Ļoti labi. Te ir baigi sarežģīti nērti. Tagad ir piekļuve, bet jautājums, no kā rodās vibrācija. Darīšu tā, ieslēgšu mašīnai ventilāciju, lai var pastīties, kā izskatās no apakšas. Baigi gudri, automātiski aizvērās ciet. Tā. Pēc taustes. Ieslēdzu. Tā, un tagad atveram. Šis ir uz lēnāko režīmu pašlaik. Palielam viss izskatās ok, tikai tas, ka tas pats fēns griežās ap savu asi tā nekorekti, tad, kad lielāki apgriezieni. Tad tur vajadzīgs jauns rotors vai jauns fēns vai jauns lāpstiņas vai vienalga, kas rada to nelīdzsvaru. Vismaz tagad ir skaidrs, labi, pamēģināšu no salona, kā izklausās. Droši vien kamerā nevar uztvert, bet ir tāda ļoti, ļoti, ļoti klusa vibrācija. Tāpat vismaz dzirdama. Nu jā. Un 4. režīmā ir jau ļoti skaidri dzirdama.
kad aiztaisīts ciet vārsts, tā skaņa tiek pastiprināta. Labi, negribu nosētināt akumulātoru. Sanāk laikam tā, ka pats motors ir tad jāmaina, jo nekādu svešķermeņu sistēmā iekšā nav. Elektroniski viss strādā, pats motors ir stabils. Varbūt vienīgi motoram gultņi ir pa galam. Droši vien nav pārāk dārgi, bet tā kā tas reāli nekāda cita izmaiņa nerada, kā tikai skaņu uz 4. ātrumu, tad es domāju, nav jēgas labot. No viens puses žēl, būtu gribējies, ka vienkārši kaut ko var izņemt ārā, kaut kādu sūdu no ventilācijas un pēkšņi viss būs kluss, bet tādu nezinu. Varbūt jau tā problēma agrāk bija, jo būtu jocīgi, ka vienkārši vienu dienu tā problēma iesāktos. Varbūt es nekad nebiju ilgi tad licis uz augstāko pirms tam, nebija dzirdējis to starpību. Laikam tā, bet nu vismaz ir skaidrs, kas pa lietu. Jāatcerās pievienot gaismas vadu. Es ceru, ka otrādi ielikt viņu nevar. Nē, nevar. Gaisma arī ieslēdzās, tad ir viss kārtībā. Pārdačoka ventilācijas cauruli. Aha. Šitie klipši. Šis vienkārši uzsēžās virsū tā, un otrs šitā. Vai ko tas vispār ietekmēt, es nezinu. Esmu redzējis, ka citiem vispār tādu nav. Bet redz, šim ir